Pāri tiesā referī Lindbergs, Jako Lindbergs referī, punktos Zaicevs, Ausejs, Mihaļenko, Parienko un Šapkins. Bokseris svara kategorijā 69 kg. Eduards Krauklis, Jānis Tataturovs, Latvijā. Rīgas sarkanajā stūrī Eduards Krauklis. Kārtīgs treneris, kas ir, ja? Viņš no sākuma vispār neko nerunā. Viņš skatās, kā tu darbojies. Tev ir tā patika iekšā vai nav tā patika? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vēl! 1, 2, 3, 4! Tagad ar labu rociņu sākam 3 sitienus. 1, 2, 3! Malāči, puikas, aiziet! 1, 2, 3! Malāc! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Ar kuru sākam, ar to beidzam! Tik, tik, malāc! Tik, tik, taisnām rociņām! Iek, tu! Tik, redzējāt? Kājas lai nesvariet kopā. Visu laiku, lai viņi būtu blīvi. Jā, kustamies. Un katram cilvēkam ir kaut kas no dabas iekšā. Viņam sanāca sporti, maniem bērniem. Viņi aizgājuši tik tālu līdz tiem profiem. Ļoti grūti gāja vispirms. Vēlāk tā sanāca labāk, bija ar to kapeiciņu. Pēc tam es boksējos, kādus 3 cīņus vinēju, un pēc tam tur tajā zāle, kur es boksējos, tur tāds čempiņš bija. Es aizmirstu, kā viņu vārdiņā saucā. Sanāca tā, kā es viņā pirmā raundā tur. Viss. Un tā es šitai publikai ļoti nepatiku. Tā sanāca. Pēc tam, kā es vairākas cīņus pavadīju, es viņam patiku. Viņi man satika un ļoti labos vārdus runāja. Kāpēc viņš tur negrib iet projām? Tāpēc, ka tur šeit ir viņa ģimene. Mēs un viņu bērni. 2 dēli un meitiņa maziņa, peciņa. Veseli, jauki tagad aizbraukusi uz laukiem pie vecās mātes. Visu laiku bija šeit pie vecā tēva, pie vecās mātes. Tagad tur aizgāja ciemos. Tā kā mani tēvs turēja rokās, tā es cenšos savus dēlus turēt. Daudz maz rociņās. Un nav slikts rezultāts.